Raidījumu piedāvā Sodal un Sijā RB&B eko materiāli. Sapratām jūsu filozofiju, to, kā tas sākās, kā tas atgriežas dabā, arī materiālus izskatījām, bet tu man teici, ka tu man parādīsi to visu reālā dabā, reālā namā. Jā, tā kā es tevi esmu apskolojis un parādījis to, kā tas ir izpildījumā izveidojies, gan ar pīrāgiem, sienas, griestu un jumta konstrukcijai, gribēt parādīt to, kā tad ir dzīvē izskatās šis scenārijs. Dosimies! Ar prieku! Nu, pirmais, kas krīt acīs, ir augstie griesti. Jā, kā mēs zinām, ja mazāka platība, gribās kaut kā to plašumu tomēr saglabāt, ir atstāti augstie griesti. Tas ir piedod, jā. Mūsdienīgs dizains, protams. Un tur mēs redzam izslavēto mūsu izlocīs materiālu. Izcilēns, tu esi ļoti tācīgs, jā, tad tā ir tā kokšķēdra, kur mēs šobrīd tā ir vienīgā vieta, kur mēs vēl viņu redzam, bet es pateikšu vairāk, viņi ir visur. Aha. Tikai šeit ir tas, kur mēs runājam, standarta pazīstamais brūnais māls, kurš ir reāli arī brūns. Tas ir tas, ko mēs dabā sastopam. Šeit tātad viņš ir uzklāts virsū kokšķedrē, pa taisnu, iestrādāts iekšā džutas siets. Un šobrīd šeit visam namiņam ir izstrādāta pirmā kārta. Nu, džutas siets jau arī ir absolūti ekoloģisks materiāls. Tas ir tas siets? Jā, tas ir tas džutas siets, kas tiek izmantots māla apmetuma pirmajai kārtai. Un reizē arī šokolādu pārvietot viņam, vai ne? Jā, dažkārt viņu var pat salast. Tad vispār garšīgi. Lūk, šeit viņš mums ir izmantots kā siets, jo, protams, apmetums, tā, lai viņš neplaisātu, viņam ir jābūt arī saturiskā. Līdz ar ko šeit visā namiņā šobrīd mums ir pirmā kārta dana. Bet tas pēc tam tiek vēl apdarināts. Jā, līdz ar ko tālāk mums nāks otrā kārta, kas ir izlīdzinošā, jo dekoratīvais slānis mums ir tikai 2 mm. Kopējais biezums māla apdarei ir centimetrs. Tas nozīmē, ka mums, rupi reiķinot, ir 12 kg uz kvadrātmetru svars apmetumam. Skaņas izolācija super. Jā, viņš arī elpo gan jau, kad tur kustās. Jā, māla apdarei, tātad viņš mums regulē mitrumu telpā. Mēs šobrīd jūtam svaigums. Jā. Bet ir būvniecības stadijā māja. Tā ir, jā. Projām iekšējā apdare vēl notiekās, tikai pašas pirmās lietas. Un tad jau mēs varam izvēlēties no jebkuram toņiem, kas bija. Viņa dabā mums ir, kā jau mēs minēju, 16 dažādi pieejami, bet atceries uzsvars, viņi nav krāsoti, tā nav krāsa. Tas ir no zemes. Dabisks. Dabisks raksts jau. Protams, viņi savā starpā var pamiksēt. Ir arī, kas piedāvā arī pigmentu dabīgo. Tās variācijas ir lielas. Tas vairāk, lai kliedētu tās šaubas par to, ka māls ir tikai brūns. Jā, un šeit? Šī mums ir dzīvojamā zona ar atvērto virtuvi. Ja? Tātad, kā jau modernā izpildījumā, arī joprojām turpinājums ir ar augstiem griestiem, tā lai mums ir tā plašuma sajūta. Tad, kad notiek māla apmešanas darbi, tā ir pirmais cikls, kad māja dabū vislielāko pārbaudi. Mitrums. Jo mitrums ir šausmīgs. Mēs nekad dzīvē tādā namā nebūtu tādas apstākļas, kā viņš ir šobrīd. Bet tas ir tas cikls, kas pirmā un pēdējā lielā pārbauda šim namam. Vislielākais mitruma koeficients. Precīzi. Labi. Lūk, kāds šobrīd mēs atrodamies guļamistabas telpa. Un šeit man piesaistīja šīs ailes. Arī šeit nekas cits nav izmantots, ne? Tas ir tas pats māls un viss. Jā, precīzi. Atkal mums nekas cits iestrādāts tur nav. Ir māla apmetums. Arī tur aiz ailēm nav nevienas putas. Aha. Ir sadrīvēts ar kaņepju pakulām. Bet priekš šīm ailītēm, tā lai viņas būtu patīkamas, feinas un apaļot, tur mēs izmantojam šādu burvīgu instrumentu. Aha. No šāda tas malas var, jā. Tad kā nopaļots. Bet noteikti es tā vēl parādīšu nākamajā reizē, kā tas izskatās jau gatavā pozīcijā. Precīzi. Par grīdu? Jā, solīju parādīt. Te jau ir gatavs izskatās. Koka grīda. Neprasītos pats līpēt, vai ne? Jā.
zem viņas mums ir tikai 5 cm kokšķiedra, mēs apzināmies to, ka zem visas šīs grīdas laukuma cauru gadu ir vidējā temperatūra +5, +6 grādi. Vasarā man dzesējās, un ziemā man ir siltums. Tā kā dabīgais siltumsūknis. Precīzi. Kā vējiņš attaisīja durvis. Un es gribēju pievērst tavu uzmanību šai vietai, starp citu. Te parasti būtu makrofleks vai kādas citas būtas, vai ne? Jā, kāds no industriāliem materiāliem. Pareizi tu uzsveri. Tas pats izpildījums kā jebkuram logam. Mūsu gadījumā šis ir durvis. Mēs esam izmantojuši, kā mēs redzam, fragmentus no kaņepju pakulām. Varam arī redzēt, kā tad mums tā fasāde sastāv. Tiešām, jā. Te arī ir tas siltumizolācijas materiāls. Jā, latojums, koku fasādīte. Jā, pierādziņš arī redzams. Starp citu, pieskaroties vēl arī pa logiem, šeit mēs arī varam beidzot apskatīt, cik tu paketes redzi. Tā kā lielas 2. Lielas 2. Nav 3. Nav 3. Nē, bija 3. Nē. Nav. Nu, lūk, šeit arī ir tikai 2. Kas atkal uzdot jautājumus. Vai tad nebija jābūt 3? Bet to atstāsim zinātājiem. To, lai mums eksperti par to, lai pacīnās. Lūk, redzējām, kā tas viss izskatās būvniecības procesā. Vēl vajadzētu redzēt, kā tas izskatās, pavisam gatavs. Ideāli. To es tev apsolos nākamajā reizē arī parādīt. Sarunājuši. Visi mēs vēlamies vienmēr pašu jaunāko, labāko, vidē draudzīgāko un inovatīvāko. Un kas jauns bruģi pasaulē šajā sakrā, to tad arī noskaidrosim. Sveiki! Labdien! Šis taču ir bruģis, ja ne? Kaut gan izskatās mazliet pēc tādas kārtainās kūkas. Jā, tas tiešām ir bruģis. Tas ir pilnīga inovācija bruģi pasaulē. Viņu sauc par klimatakmeni. Un vācieši ir bijuši ļoti inovatīvi, saņēmuši dažādas balvas par šo bruģakmeni, un viņš ir radīts priekš tam, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mūsu pilsētā. Šim akmenim ir 3 kārtas. Viņam ir katalizējošais slānis, uzglabājošais slānis un kapilārais slānis apakšā. Viņš piemērots pilsētu vides atdzesēšanai. Kas būtu ļoti interesanti visiem tiem mūsu planētas draugiem, kam sāp sirds par to, ka pilsētas šobrīd tiek uzskatītas par karstuma salām uz mūsu planētas. Tātad, ja jūs zinat, tad ir tāds Urban Heat Island efekts, ko ir zinātnieki nosaukuši tieši par godu šim te faktam, kad katra pilsēta ir vismaz 10 grādus karstāka nekā ārpus pilsētas teritorijas. Ja mēs skatāmies no kosmosa uz mūsu planētas, tad tās pilsētas ir tā kā tādas karstuma saliņas. Arī Rīga un Cēsis mums tad, ja? Visas, pilnīgi visas, visā pasaulē. Un principā, ko šis akmens dara savādāk? Sākot jau ar virsmu. Pirmais, ja mēs runājam par karstumu, tad viņš atstaro sauli. Otrkārt, kad mums ir lietus, tad šis te lietus ūdens, nonākot pa šuvēm dziļāk gruntī, sasūcās šim te akmenim tajā uzkrājošajā slānī. Ja, viņš tāds porains, un tur mēs uztaisīsim eksperimentu, redzēsim, kā viņš iesūcās. Un tad vēlāk naktī šī virsma ir radīta tieši tā, lai no apakšas viņa izdalītu ārā jau atdzesētu šo gaisu, jau izdala ārā šo te mitrumu. Tādā veidā papildus atdzesējot gaisu. Nu, lūk, vēl kas interesants ir, ja mēs runājam par akmens to virsējo kārtu. Tajā iestrādās titāna dioksīds. Par šo lietu manam ķīmijas skolotājiem būtu ko teikt, vairāk kā man. Noteikti. Bet mūsu ražotajiem bruģiem nekur citur es neesmu tādu lietu sastapusi. Ko viņš dod? Titāna dioksīds izrādās ir tāda lieta, kas savienojoties ar lietus ūdeni un savienojoties ar smagajiem šiem te izmešiem, kas pamatā ir no dīzeļa mašīnām visvairāk, smagie metāli, visi, kas nonāk, tiek piesisti pie zemes ar lietus ūdeni, šis titāna dioksīds viņu neutralizē. Pārvērš pa nitrātiem, un nitrāti vairs nav kaitīgi mūsu veselībai. Tātad tas, kas nonāk gruntsūdeņos, gruntsūdeņi pirmkārt ir aizsargāti jau ar
tīru parastu ūdeni un nitrātiem, un tāpat tas, kas iztvaiko vakarā vai pa nakti, tad tas jau arī ir tīrs gaiss. Šis ir lietus ūdens gāzes, kuras gāž virsū lielā ātrumā bruģim, viņš līst, un tur ir tie CO2 izmeši no mašīnām, un tagad viņi tiek piespiesti ar lietu pie tā titāna dioksīda. Titāna dioksīds visu ir noneutralizējis. Un te viss tātad ir aiziet pa tām šuvēm. Un mēs redzēsim pēc brīža tātad, ka viss šis te lietus gāžu ūdens, viņš neaiztek uz kanalizāciju, bet viņš sasūcās tajā akmenī iekšā. Viņš tā kā švamme. Uzņem, ja? Jā, reku jau var redzēt. Viņš no apakšas tātad savelk iekšā. Pēc būtības tajās porās šeit tātad jau no augšas sāk sūkties un uzkrāties ūdens. Tas ir interesanti, kad tas ir līdzīgi tā kā pļavās, ja? Meža pļavās, ja jūs zinat, norās, gāž lietus, pļava, gruntsūdeņi, viss, viņi paņem to ūdeni tik, cik viņiem vajag, lai vēlāk atdotu un dzesētu gaisu. Savukārt šis bruģakmens varētu teikt, ka viņš ir tāds analogs tai pļavai. Pilsētas pļava. Pilsētas pļava, jā. Interesanti, ka tas ūdens parasti ir ienaidnieks bruģim, jo liekas, ka ja akmenī ir pēc iespējas vairāk ūdens un temperatūras svārstības, tas loģiski tā kā lauž to akmeni kopā un ilgmūžību samazina. Šeit, cik es saprotu, tas nav tā kā būtisks faktors. Tieši otrādi viņš uzsūc. Un tas ir viņa tāds tā kā viens no galvenajiem faktoriem, no īpašībām. Šim akmenim, protams, pirmais jautājums, viņš tāds porains tajā viducī izskatās, liekas nestabils, liekas, kad neizturīgs, plus vēl ūdens viņā iesūc. Kas notiek? Jā, ja tas ūdens tur tiek iekšā un pēkšņi uznāk -10 grādi. Tad, lūk, ko tas vācu DIN standarts saka, lai testētu šo bruģi, viņi tātad ņem to akmeni, samērcē kārtīgi un sasaldē, un atkal atkausē, un atkal sasaldē. Un atkausēšanas process, lai būtu ātrāks, viņi izmanto sāli, kas ir vēl interesanti. Tad, lai agresīvāk. Lai agresīvāk būtu, jā. Kā rezultātā kaut kādi šie te mazie atbirumi rodās, bet akmenim nenotiek nekas. Un tas DIN standarts saka tā, ka šim akmenim ūdens, sasalums un sāls nekaitē. Eiropā tiek plānot likumdošanas izmaiņas par to, ka 50% no lietus ūdeņiem nedrīkst nonākt pilsētu kanalizācijās. Un šis akmens pēc būtības, ja, viņš jau ir atbilde tam nākotnes likumam. Nākotnes prasībām. Viņš tātad pirmkārt paņem ūdeni, atvieglo kanalizāciju, otrkārt atdzesē pilsētu, treškārt slāpē troksni, ceturtkārt neutralizē tos CO2 izmešus. Viņš novada jau mūsu gruntī tīru ūdeni. Mēs elpojam to gaisu vēlāk, to, ko viņš iztvaiko apakaļ. Mēs elpojam jau bez šiem smagajiem metāliem. Man liekas, ka to nevar pirmkārt vispār izteikt kādā naudā. Man liekas, ka par to vajadzētu domāt katrai pašvaldībai. Vai šim bruģim ir kāds speciāls nosaukums? Vācieši viņu sauc par Klimačsteini. Un Klimačsteini ir, mēs viņu burtiskā nozīmē esam iedēvējuši Latvijā par klimata akmeni. Klimata akmens? Jā, klimata akmens. Viņš tātad rūpējās par mūsu klimatu, par pilsētvidas klimatu, par vidi, kurā mēs dzīvojam. Lūdzu, šodien esam atklājuši klimata akmeni. Raidījumu piedāvā Sodal un Sijā RB&B eko materiāli. Raidījumu piedāvā Sodal un Sijā RB&B eko materiāli. Pie jebkuras ēkas būvniecības mēs domājam par tvaika novadīšanu, par tvaika membrānām, un šodien tieši par to arī parunāsim. Sveiks! Labdien! Runājam par tvaiku šodien. Tieši tā. Būvniecības procesā, būvkonstrukcijās, kā arī gaisā, ko mēs elpojam, ir zināms daudzums tvaika.
Tvaika izolācijas tātad galvenais uzdevums ir veikt kontrolētu tvaika kustību un ļaut šīm būvkonstrukcijām kārtīgi izžūt. Kāpēc cilvēki vispār lieto tvaika membrānas? Protams, lai aizsargātu galvenās būves konstrukcijas, kas ir kā skelets mūsu ķermenī, un nodrošinātu to ilgspējību. Pat cik mums ir tā sagadījies, ka mēs esam pie viena no jūsu objektiem, es augstu nepacietībā redzēt šo gudro membrānu, kas ļauj tvaikam gan iziet, gan ieiet, un vēl noteiktā daudzumā to izdarīt. Laipni lūgtu. Tad dodamies. Te nu mēs esam. Te nu mēs esam. Kā zināms, kvalitāte ir detaļās, un tāpēc mēs šo procesu esam pilnveidojuši līdz pašām mazākajām niansēm, bet tas nenozīmē to, ka mēs apstājamies pie konkrētiem rādītājiem, parametriem, un mēs turpinām to pētīt un uzlabot. Varam minēt to, ka mēs esam pirmie Latvijā, kas izmanto naglu lenti priekš tvaika izolācijas. Tas ir vajadzīgs, lai nohermetizētu caurumus, kas rodas piestiprinot latojumu. Kāda ir tā galvenā atšķirība lietojot to lenti? Mūsu mērķis ir 100% tvaika izolācijas efektivitāte. To mēs varam panākt, nohermetizējot caurumus, kas rodas piestiprinot latojumu. Ja mēs to nedarām, tad efektivitāte tvaika membrānai samazinās par caurumu kopējās vērtības procentālu attiecību pret kopējo tvaika izolācijas membrānas laukumu. Ar ko ir jāsāk un ar ko ir jāturpina, lai tas darbs ir secīgs un lai tiešām mēs visus caurumus varētu aiztaisīt ciet un būtu maksimāli efektīvi? Tvaika izolācijas, kā arī visu pārējo konstrukcijas aizsardzību materiālu iestrāde ir ļoti svarīga, bet tā ir otrajā vietā. Pirmajā vietā ir pareizu un kvalitatīvu materiālu izvēle. Mēs paši izmantojam un arī citiem iesakām izmantot vācu ražotāju Alujet piedāvātos konstrukcijas aizsardzības risinājumus. Visām šī ražotāja precēm ir vācu apdrošināšanas kompāniju garantija, īpašību deklarācijas, kā arī visdažādākie veiktie testi, kas apliecina kvalitāti un ilgspējību. Kur iestrādā šo izolācijas materiālu? Visās konstrukcijās, pamatos, mūros, kopnēs, jumtos. Man patīk, ka ir tās faktiski divas jomas. Viens ir tās plēves, kas noslēdz pa tīro, tā kā vispār. Tās sauc par izolējošām plēvēm. Un tās otras ir difūzijas, ir tās, kas saka gudrās. Jā, tās ir difūzija atvērtās membrānas. Un šeit ir tā gudrā membrāna, jā? Jā, šeit ir īpaši gudrā membrāna, jo patiesībā šai membrānai ir mainīgā SD vērtība, kas nozīmē, ka viņa var īpaši pielāgoties sezonālām izmaiņām. Pēc temperatūras to dara? Viņa to dara pēc tvaika spiediena, pēc tvaika daudzuma un pēc spiediena. Tātad ziemā tvaika membrāna aizvarās un neļauj konstrukcijās iekļūt daudz tam tvaikam. Un vasarā viņa atverās un izlaiž mitrumu, kas ir uzņemts ziemas laikā, no konstrukcijām. Kas ir tas, ko klients aiziet pie jums saņem? Jo iespējams, ka arī nav pazīstams ar dažādiem konceptiem. Saprotams, ka klienti ir atšķirīgi, vajadzības ir atšķirīgas, bet mēs ar savu pieredzi, profesionalitāti un ātrumu noteikti atradīsim labāko risinājumu, realizēt jūsu vajadzības un sapņus. Uzbūvēsim jums jūsu sapņu māju vai arī palīdzēsim ar būvniecības materiāliem. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Sprauga aizpildīšana ar poliuretāna putām. Sodalam ir divi varianti. Vai nu pistoļputas, trubiņputas. Sodal ģeniālās putas, džīnijus gan, vairāk kārtēji izmantojamas. Ja, tātad, kā mēs viņus izmantojam? Attaisam vaļā. Izmantojam, tā kā pistoļputas kārtīgi sakartam. Komplektā vienmēr ir cimdi. Un pūšam. Beidzām darbu, aiztaisam ciet un noliekam līdz nākamajai reizei maliņā. Ja par šīm putām, šīs ir mūsu topa putas. Šīs ir vissezonas, izmantojams no -10 grādiem. Piemēram, uzstādot logu, liela vitrīna 2x2 metri, 2x4 metri. Temperatūras ietekmē notiek kustība.
Šīs putas vai parastās putas kustībai nepakļaujās, viņas sāks kaut kādā vietā atslāņoties. Šīs steigās līdzi konstrukcijai, viņas nekad tā arī neatslāņosies. Viņas ir elastīgas. Putām cietēšanai, lai viņām būtu blīva struktūra, ir nepieciešams ļoti sarežģīts agregāts lūk šāds. Apsmidzinam un pūšam, un putas veidosies blīvas. Ja mēs nesamitrinām, no gaisa mitrumu paņemot būs šādi, pa vidu būs šādas te šampaniešu putas. Un, jā, tā ir tāda nianse, ko bieži vien zina pārdevēja veikalā, bet nezina celtnieki. Bet tagad jau tā situācija jau ir mainījusies, tagad jau visi zina, ka vajag mitrināt, bet lieku reizi atgādināt, nenāks par skādi. Vēl par putām runājot, ir vēl tādas specifiskas putas. Ugunsdrošās putas. Un par tām uzreiz jāsaka ir, ka bieži vien cilvēki to domā, ka tās putas ir nedegošas, un viņas tagad var pūst visur, kur bez mazvai pie atklātas liesmas. Tas tā gluži nav. Tas tā nav. Nepavisam viņas ir paredzētas liesma aizkavēšanai ugunsgrēku gadījumā. Viņas ir uguni aizkavējošas. Šīs mūsējās konkrēti atkarībā no izmantotā mezgla liesmu izplatīšanos aizkavēs līdz pat 4 stundām. Ja mēs runājam par logu hermētiķiem, tad šobrīd visbiežāk izmanto poliuretāna bāzes hermētiķi. Viņi ir nopērkam šādās te alumīnija tūbās, jeb kārtridžos, vai arī profesionālam pielietojumam tādās 600 ml alumīnija folija desās. Pieejami šie produkti ir vairākās krāsās, viņus var arī krāsot un viņi nodrošina, ja kaut kāda konstruktīva kustība, tur neradīsies nekādas plaisas, un šūla būs droši pasargāta no mitruma iekļūšanas tajā. Kuram hermētiķim ir nepieciešams ievērot to, ka nedrīkst būt 3 saķeres virsmas, bet tikai 2, jo izveidojoties 3 saķeres virsmām, ir risks, ka var parādīties kaut kāds plaisas. Un tas galīgi nav vajadzīgs hermetizācijas procesā. Tas 2 saķeres virsmas var nodrošināt, izmantojot speciālu polietilēna auklu, kas ir dažādos diametros nopērkama. Un izmantojot tikai šādu te risinājumu, var nodrošināties ar to, ka šūla būs hermētiska un kalpos atbilstoši savām funkcijām. Raidījumu piedāvā Sodal un SIA RB&B eko materiāli.